Redziet, te tas moments, ka es uzskatu, ka vienmēr ir jāsāk ar sevi. Jā, pirmais mēs sākam paši ar sevi, jo kā tu līdz kādam kaut ko tādu aiznesīs, ja tu pats to nepiekopi savā dzīvē. Jā, tad primāri sāk ar sevi, un tādi, kas to piekop, tad viņi var savā starpā apvienoties un pakāpeniski, tur nezinu, runāt ar vienu kaimiņu, otru, varbūt tam ieinteresē kaut kas, tad paliek vairāk. Protams, tas ir gadi paies, kamēr kaut kas notiksies. Bet, ja nedarīs neko, nekas arī nenotiksies, nekas nekustēs uz priekšu. Un rezultāts ir izmiršana. Mēs neticam, ka mēs varētu izmirt, tāpēc cilvēkam apziņā ir iestrādāts tāds mehānisms, ka viņš nav spējīgs noticēt, ka viņa pastāvēšana beigsies šeit. Bet acīm redzot, ir kaut kādas radības vai būtnes, kas ir ieinteresētas, lai mēs tur pārstāvjam pastāvēt. Varbūt nākamā civilizācija jau gaida rindā klauvē pie durvīm, grib iemitināties šeit uz zemes, ja? Un mēs te traucējam viņiem. Viņi tikai čiks tur iemet kaut kādu vīrusiņu vai kaut ko, lai mēs te ātrāk pašlikvidējamies, ja? Paši sevi noslaukam nost, lai nav darbs ar svešām rokām, ja? Lai nav pašam jāsmērē rokas, viņi tikai iemet kaut kādu ķimikāliju, ja? Tur kolbiņā, ja? Un tur viss izrēģē un pazūd.